Sveicināti, dārgie vēži! Sveiki, mīļie mani! Nu ko, klāt ir taro izlikums jums novembra mēnesim. Ziniet, novembris mums būs ļoti interesants mēnesis, jo novembrī mums aizsāksies jauns pusotru gada cikls, jo 30. oktobrī mums karmiskie mēzgli Rahu un Ketu nomainīs savu atrašanās vietu. Rahu pāries zivtiņās, bet Ketu pāries jaunavas zīmē. Tā kā mums iesāksies tāds pusotra gada jauna notikumu piepildīts periods, kurš atstās tādu, ziniet, tendenci uz 18 nākošajiem gadiem. Bet astroloģisko prognozi es ierakstīšu kādā citā video. Šis būs taro izlikums jums, vēži, novembrim. Es arī pati pēc ascendenta esmu vēzis, un arī saule man atrodas vēzī, tā kā, ziniet, šis būs izlikums arī man. Man būs arī interesanti uzzināt, ko tad novembris man ir sagatavojis, ko rāda taro kārtas, jo, ziniet, pašai, kad es zinu savu astroloģisko karti un es saprotu, es tā varu sagatavoties, ja, un plus, kad es vēl paprasu palīdzību taro kārtī, tad tas vēl man tā kā dubultā ir, ja. Tā kā, mīļie, mani skatāmies vēži, ko tad mums novembris rāda? Jā, redziet, man uz palodas sēž divi tādi rūķīši, tur ir miķelīts tāds ar tādu, redziet, cepurīti ar rudens lapiņām un tādu ķirbīti padusē ļoti mīļš. Es viņu vakar ieraudzīju veikalā, nevarēju noturēties, nopirku. Un blakus viņam sēž tāds labais mājas gariņš, tur ir tāds uzrakstīņš viņam udačina, krievu valodā, jo es viņu dabūju, tad, kad es dzīvoju Londonā, es viņu dabūju no vienas sievietes, viena tāda klienta mana atsūtīja man viņu dāvanā, un es viņu arī uzliku mums uz palodas, lai viņš mums arī atnes savu veiksmi. Tā kā divi tādi mīļi rūķīši mums arī palīdzēs šajā izlikumā. Nu, ko, mīļie, tagad skatāmies. Tātad izmantošu 4 kāršu kavas. Sākšu, protams, kā vienmēr ar klasiku, jā, klasiskais Raiders veids, Radiant, tāda kāršu kava ļoti spilgtas, tādas skaistas kārtas. Šī klasika, tas Raiders veids, tās ir kārtas, uz kurām vienmēr sāk apmācības, ja, tie, kas interesējas par taro, sāk vienmēr ar šādu kāršu kavu. Viņai ir vairākos variantos un viss, bet man šī ļoti patīk, jo viņai tādas ļoti spilgtas krāsas ir, kaut gan es mācījos uz citas, un man ir daudz kāršu kavu, visādu skaistu un klasiku un visādi, bet šī man ļoti patīk. Tā, mīļie vēži, ko tad mums novembris ir sagatavojis? Skatīsimies, kādu jaunu ciklu mums atvērs novembris, ja? Tā, pirmā kārtas vēžiem, 10 monētas, nu super, ar finansēm viss būs kārtībā, ja? Naudiņa būs, varēsim priecāties un atļauties visu, ko mēs gribam, ja? Ko mēs esam nopelnījuši, tas mums būs, un viss, kas mums pienākās, mums noteikti būs, ja? Tāda finansiālā stabilitātes kārtas, kad arī, teiksim, monētas, tas ir kā resurss arī, un šī kārts liecina par to, kad ar veselību arī nekādām problēmām nav jābūt, ja, kad viss ir kārtībā, un arī laika būs pietiekoši nodarboties ar visu to, ko jūs gribat, kas jums patīk, tāds stabils mēnesis, ja, kad visās, kā saka, visās frontēs viss ir jauki un viss ir labi. Un arī attiecību jomā šī kārtas rāda uz tādu stabilitāti, tādu, ziniet, kad esat kopā, ja, priecājaties, varbūt jūs tur kaut kur ģimenē, teiksim, ja jūs tur kaut ko, vai kāds remonts jums notiek, vai kaut kādas pārmaiņas, ja, nu, iespējams, kad jūs tur pārceļaties uz kaut kādu jaunu dzīves vietu, tad, nu, jūs arī priecājaties, un jūs saprotat, ka jūs to paši esat nopirkuši, sakrājuši, izveidojuši, ja, un jūs tā priecājaties par tiem saviem sasniegumiem, par to, kad beidzot varbūt jums ir savu kaut kādu mājas vieta un iekārtota dzīves vieta, ja, bet tāda ļoti laba finansiālā kārtas vēži, tā kā ar finansēm izskatās, ka tiešām novembrī viss būs kārtībā. Tā, skatāmies, kas tad otrā kārtas, kāda mums būs. Iesākums jau vēžiem ļoti jauks ir, mani priecē. Man arī saule atrodas vēžos, tā kā vēzītī, tā kā es arī pēc saules esmu vēzis. Jā. Tā, skatāmies otro kārti. Oi, zobenu pārš. Zobenu pārš, tās ir jaunas idejas, jā. Tas ir kaut kas tāds, kad mēs iedomājamies, ka mums ienāk kaut kāda ātra ideja galvā, un mēs tagad metamies, kā saka, viņu piepildīt, ja? Tā, man te kaķītis staigā, piciņ pagaid bišķi. Mēs ejam tagad viņu tās savas jaunās idejas piepildīt, ja?
Šeit varētu būt pāži, tie ir mūsu bērni, ja? Arī tā ir norāda uz mūsu bērniem, un zobeni tas ir kaut kas tāds durošs, ja? Tāds nepatīkams kaut kas, tad, nu, varētu būt mazliet kaut kāds konflikts varbūt ar bērniem novembra mēnesī, ja? Tā kā esiet tādi piesardzīgi, varbūt, nu, apdomājiet, ko jūs sakat un ko jūs runājat ar tiem bērniem, ja? Pārāk nestīdaties. Bet tas ir tāds nekas nopietnis, tas nav, ja, tas tur, ziniet, tā mazliet pakašķējamies un ātri aizmirstam un visu piedodam. Bet šīs ir noteikti kaut kādas jaunas idejas, ja. Tā, es attaisīšu balkonu, tā. Tālāk, mīļie, skatāmies visu jūsu iemīļoto arkanu un taro kāršu kavu. Tie, kas man seko Zvaigžņu ciparnīcā, jūs esat viņu redzējuši, ja. Šīs kārtas arī tādas skaistas, spilgtas ir. Tā man tagad kaķis izgāja uz balkonu, nu, lai viņš iet pastaigājās, viņai patīk paskatīties, kad putniņi tur citreiz lido, tad viņi tur, nezinu, kā viņiem izdodās, viņi tādi interesanti skaņi vienmēr izstrādā, smieklīgi tādi. Viņai patīk sēdēt uz balkonu un vērot, kas notiek apkārt, kā brauc mašīnas, trolejbus. Tā, mīļie, tagad divas kārtas no Arkana un Taro kāršu kavas, jā? Tātad pirmā kārts. Wow, 3 kausi. 3 kausi ir, ziniet, tā ir tādas ļoti labas emocijas, ja, kad esat priecīgi, iespējams ir kaut kādas svinības, ja, kaut kādi, vai nu kaut kādi ģimenes svētki, jā, redziet, šeit bija tās 10 monētas, jā, kad jūs esat visi kopā un priecājaties par to, jā, iespējams tiešām jūs dosieties uz kaut kādiem vai nu salidojums, vai nu ģimenes svētki kaut kādi, jā, tāda patīkama kopā sanākšana, vai nu jūs tur sarunājat, tur satiekaties ar draudzenēm vai ar draugiem tur kaut kur, jā, un atzīmējat kaut ko. Vienīgais šeit ir tāds brīdinājums kausi, tas ir tas, kur lai iekšā kaut kādu šķidrumus, redziet, un šeit ir viss gan vīnogas, gan augļi un viss, ja. Tā kā esiet piesardzīgi, nelietojiet pārmērīgi alkoholu, ja, lai pēc tam nav jānožēlo. Bet šeit ir tāda, nu, varētu teikt, tāda ballīša, tāda prieka kārts, ja, kad jūs sēžat un jums patīkam pavadat laiku. Iespējams, jūs tiešām sarunājat ar kādām draudzenēm, ar kurām nesat ilgi tikušās, tur satikties kaut kur, ja, un pasēžat. Nu, tas jau nenozīmē, kad jūs dzersiet tur alkoholu, lietosiet vai ko. Jūs tikpat labi varat dzert kaut kādus tur bezalkoholiskos kokteļus vai tur tējas, kafijas, kas nu kuram garšo, ja? Tāds, kad, nu, izbaudat tādas patīkams, pozitīvas emocijas. Tā, un otrā kārts no šīs kāršu kavas vēzīši. 4 monētas, arī finansu kārts, tādas finansiālās stabilitātes kārts, ja? Kas rāda, kad ar finansēm tiešām viss ir stabili, ja jūs iespējams jums būs iespēja kaut ko ietaupīt, kaut ko varbūt pat iekrāt, ja, kad finanses nāk un jums nebūs tādu lieku neparedzētu tēriņu, ja, kad liekas, kad ir jādod pēdējā naudiņa un tad nezinu, kā tur izdzīvot tālāk, ja. Ko tur nopirkt, jā, bet, nu, šī kārtas rāda par tādu finansiālu stabilitāti. Arī veselības jomā šī kārtas norāda uz stabilu veselību, jā, arī attiecībās arī šī kārtas tāda ļoti pozitīva ir, kas rāda, ka gan jūs, gan jūsu partneris, ja jūs abi divi tur, teiksim, iegūdat, gan teiksim, savstarpēji, ja, tur jums ir tāda stabilas attiecības, ja, te nav jāpārdzīvo, ka tur partneris varētu kaut kur, ziniet, būt pa kreisi iet, vai nu kā tur, kā tautā saka, ja. Bet, nu, tāda stabila kārtas, tāda stabila finansu, tāda ienākumi, ja, tā kā izskatās, ka darbu jūs nemainīsiet un naudiņā būs visu laiku un viss būs tekoši un patstāvīgi, ja. Tā, mīļie, nākošā kāršu kava mums būs zeltītais karaliskais taro. Kā es smējos, te no zelta nav neviena gramiņa, ja, pat ne miligramiņa, ja, bet kārtas ir ļoti skaists. Un tad var viņām piedot, ja, kad nav nekāda zeltīta elementa šeit. Man ir gan citādi, man ir zeltīti dažādas kāršu kavas, arī kādreiz arī tās paņemšu, izmantošu izlikumos. Ja jums patiks. Ja, rakstiet, kuras kāršu kavas jums vislabāk patīk, ja. Jūs, es domāju, ka daudz šeit ir no Zvaigžņu ciparnīcas grupas, tad arī rakstiet, kuras jums patīk, ja varbūt esat kādreiz kādu kaut kur redzējuši un gribētos viņu redzēt kādā izlikumā, tad droši rakstiet, es skatīšos, vai man viņi ir vai nav. Mans sapnis tagad, nu nevis sapnis, bet mans mērķis ir, es ļoti gribu nopirkt to
katras ikdienas raganiņu kārts, ja, everyday witches, ja, bet es viņu nevaru atrast Jāņa Rozes grāmatnīcā, viņi ir rādi, kad ir out of stock, un skatīšos, ja, nu, pagaidīšu, varbūt man palaimīsies viņu atrast par tādām lētākām naudām, negribās tur ar 50 eiro maksāt šo kārtību. Tā kā, jā, tā ir tāda lieta, ko es ļoti gribētu savā kolekcijā vēl, ja, dabūt. Tā, nu skatāmies kārti no šīs zeltītās kāršu kausas. Atkal 8 kausi, arī te pirmīt bija, kas te man bija pirmīt vērši, jā, tur arī bija 8 kausi. Nu, tāda aizceļošanas kārts, ja, kad jūs varbūt tiešām tur izdomājat kaut ko kā mācīties, apmācīties, ja, kaut kādu jaunu tā kā piepildījumu atrast, ja, un jūs tur vai nu dodaties kādos jaunos kursos, tur apmācībās, ja, vai nu arī, teiksim, jūs tur ceļojumā vai braucat kaut kur, ja, jo jauni iespaidi, jaunas emocijas, attiecībās kādam šī kārts var norādīt uz kaut kādu nepatīkamu momentu, ja, kad jūs saprotat, ka tur ir pienākušas beigas tām attiecībām un ir laiks iet katram savu ceļu, ja, arī tā tas kādam varētu izspēlēties. Bet tādā plusā šī kārts norāda uz to, ka jūs dodaties pretī pakaļ jaunām emocijām. Redziet, šeit ir vieta vēl vienam kausam, ja? Šeit ir tāds, tā kā tādi apgāzušies, bet šeit varētu vēl vienu kausiņu ielikt, un jūs saprotat, ka varbūt, lai jūs būtu labs meistars, varbūt jūs tur darat kaut kādu ar skaistumkopšanu nodarbojaties, un jums tur klienti, un jums ir vajadzīgs, lai viņi jūs tos apmierinātu, ja? Un jūs saprotat, ka jums varbūt ir, nezinu, tur kaut kādu papildus vēl kursi jānoklausās, ja vēl kaut kas jāpiemācās mazliet klāt, un jūs būsiet vispār tur kaut kāds top speciālists tāds savā jomā, ja? Tas arī var tā izspēlēties, ja, kad jūs dodaties pakaļ tādām jaunām emocijām, patīkamām kaut kādām, vai jūs braucat uz kaut kādu, es nezinu, jūs ejat uz kaut kādu kino, vai uz kaut kādu koncertu, ja, novembrī, piemēram, Rīgā būs, esat noteikti dzirdējuši tāds Niks Vujčičs, ja, tas ir ļoti spēcīgs cilvēks, ne fiziskā, nu arī fiziski varbūt, ja, bet vairāk gan tādā garīgā, emocionālā jomā, tas ir cilvēks bez rokām, bez kājām, varat paskatīties internetā, Nika Vujčičs, ja, viņš būs 16. vai kurā, 18. novembrī, neatceros, kurā datumā precīzi, viņš Rīgā būs, ja. Ja kāds iet uz turieni, tas ir super, es viņu ļoti daudz klausos, un varbūt kāds palasīs to informāciju par viņu un izdomāsiet aiziet, ja, paskatīties, ja kāds cilvēks, dzīvojot tādu dzīvi bez rokām, bez kājām, ja, viņam ir sieva, viņam ir bērniņi un cik viņš ir pozitīvs un kā viņš stāsta, ja, kā viņš peld un kā viņš par savu dzīvi stāsta, tad, ziniet, man dažreiz, es par sevi domāju tagad, ja, man dažreiz liekas, ja, kad man arī dzīvē tur, ziniet, ir gan labās dienas, gan sliktās, ja, kā saka, gan ir mākoņi, gan saulespīdi, un tad es vienmēr tā ņemu to cilvēku par piemēru, un es tā domāju, ka, nu, ko tu, Santa Čīks, nu, pasties, cik cilvēks ir iekšēji spēcīgs, ja, kā dzīvē, kādi viņam ir pārbaudījumi uzlikti, ja, un cik viņā ir daudz tās saules iekšā, cik daudz viņā ir tā pozitīva un tās motivācijas dzīvot. Viņam ir ļoti interesants dzīves stāsts, varat kaut kur palasīt internetā pa viņu, jā, kā viņš skolā, kā viņš gribējis darīt pašnāvību, un viņam neizdevās, un tad viņš saprata, ka viņam ir jāpaliek uz šīs zemes. Ļoti interesants tāds, iesaku palasīt, Nika Vujčičs, jā, paskatieties. Un tā kā jūs varbūt iesiet uz tādu, ziniet, iesiet uz kaut kādu tādu vai koncertu, vai uz kaut kādu, apmeklēsiet kādu pasākumu, jā, kad cilvēks jums dod tik daudz emocijas, un jūs saprotat, ka tieši tas jums vēl pietrūka, lai jūs tos tādu, ziniet, tiešām, lai jūs spētu tā kā sajust to pilno dzīves garšu, ja. Tas arī tādā veidā var izpausties. Vai nu jūs braucat, piemēram, kaut kur, kaut kādā ceļojumā. Vai, Miķelīts nokrita, ficīgi. Kaķīti ielaid iekšā, bet Miķelīts nokrita, bet nu nekas. Vai nu jūs braucat kaut kādā ceļojumā, varbūt, ja, un jums tur, jūs ieraugat pilnīgi citu kaut kā citām acīm, tur emocijas patīkams, ja. Tas nav tikai mīnusā, tas ir atkarīgs no tās jūsu situācijas, bet kaut kādā veidā viņi jums noteikti var izspēlēties šī kārtas. Tālāk, mīļie vēzīši, starp citu, jā, nu tas taču arī man ir. Tā kā skatāmies, ko tad vēl mums rāda, jā, ko vēl mums rāda kārtas. Otrā kārtas no šīs kāršu kavas.
3 zižļi, nu tiešām izskatās, ka jūs plānosiet, domāsiet kaut ko, ja, un pieņemsiet kaut kādu lēmumu. Kad jūs domāsiet jau viss, jūs jau redzat tagad pie horizonta, jau redzat, ko jūs gribat, kas jums ir nepieciešams, ja, un kā jūs varat to savus 8 kausi jums ir, kā jūs varat to savu 9. kausiņu tur atrast, lai ieliktu tajā tukšajā vietiņā, un jūs dodaties kaut kur, ja, tas ir tāds, kad jūs esat pieņēmis lēmumu, un jūs droši rīkojaties, ja, iespējams tas zobena pašs arī, tas ir, kā es teicu, jaunas idejas kaut kādas, ja, un jums ir kaut kādas jaunas idejas, un jūs tagad saprotat, kad jums ir jāizdara tas un tas, lai to realizētu, ja, tas ir tāda kārts, kas rāda, kad, redziet, šeit ir kuģis, ja, kad viņš saprot, ka viņš gaida to kuģi, un viņš saprot, ka tad, kad tas kuģis piepeldēs, ja, viņš var tajā kuģī iekāpt iekšā un aizpeldēt kaut kur, aizpeldēt pretī jaunai dzīvei. Tas ir iespējams, jūs braucat uz ārzemēm kaut kur, ja, vai nu pārceļaties uz dzīvi kaut kur, vai nomainat vispār dzīves vietu, ja, no dzīvokļa uz māju aiziet, vai no mājas uz dzīvokli, ja, vai uz citu pilsētu pārbraucat, vai arī cits darbs, ja. Te jebkādas izmaiņas, ja, kad jūs tomēr esat pieņēmis lēmumu, ja, ilgi jūs domājāt, jūs lēmāt, jūs izlēmāt, bet beigās jūs esat to lēmumu pieņēmis un izdarat kaut kādas kustības, kaut kādas darbības un dodaties kaut kur tā kā pakaļ tam savam lēmumam, ja. Tā, mīļie, nu nezinu, ko tad mēs tā izlemsim novembrī. Tā, skatāmies nākošā pēdējā kāršu kava ir mistiskie momenti. Arī esat redzējuši viņu manā zvaigžņu ciparnīcas grupā, ja? Tā kā skatāmies, nu šeit gan te nekas par sudrabu nav rakstīts, bet šeit ir sudraba maliņa. Redziet tāda, var redzēt no tās kameras atspīd, neatspīd. Šeit ir tāds sudraba griezums tām kārtīm, ja? Tas ir... Šīs kārtas es ļoti mīlu, es viņām ļoti staudzīgi aprējos, jā, es visas kāršu kavas savas mīlu, bet šīs es ļoti mīlu, jo tas ir, ziniet, tas ir mākslas darbs. Nu, šādas kārtas uzzīmēt, tur ir vienkārši tā mākslinieca ir Ketrina Velšteina, un tas ir īsta, ziniet, katru kārti, es tā vienkārši parādīšu, tagad katru kārtu var ielikt rāmītī un likt pie sienas, un tas ir vesels mākslas darbs, es neku, tas ir ļoti, ļoti skaistas kārtas, jā. Viņas gan tādas mazliet lielākas ir, un maliņas tādas varbūt tā kā mazliet astākas ir, viņas grūtāk ir maisīt, tā kā mazliet man rokas nav pārāk lielas, un tā griežās rokā mazliet iekšā. Tā, nu skatāmies mums noslēguma kārtas divas, kausa dūzis, nu ko, emocijas kūsā, emocijas iet pāri pa malām. Novembrī mēs esam apmierināti, laimīgi ar savu dzīvi. Šī kārts arī var norādīt, kad iespējams kādu gaida, kāda jauna iepazīšanās, pat iemīlēšanās, ja, kad jūs varat satikt varbūt kādu cilvēku savu un iepazīties. Varbūt tas var būt pat kādā braucienā, redziet, jūs kaut kur varbūt dodaties ceļojumā un iepazīstaties ar kādu cilvēku, vai nu tā, tas nenozīmē tikai tā attiecību jomā, kad jums tur kā attiecības izveidojās, bet vienkārši jūs satiekat kādu cilvēku, ja, un kurš jums tādas daudz pozitīvas emocijas izraisa, ja. Ziniet, ir tādi cilvēki, kurus mēs redzam un liekas, ka šķiet, ka es to cilvēku, es viņu pazīstu, es viņu visu dzīvi un es ar viņu varētu runāt, viņš ir tik interesants, viņš ir tik patīkams, tāds atvērts pasaulē. Šīs ir arī jaunas iespējas kaut kādas, ja, dūzis, tas ir kaut kas jauns, tas ir, teiksim, katrā tā kā, ja tie ir dūži, tad tas ir numur 1, ja, ja tie ir kausi, piemēram, tad dūžis, tas ir ar numuru 1, ja, tātad kaut kas jauns, ja, tās ir jaunas emocijas kaut kādas, tas ir tiešām varbūt jauna iepazīšanās vai jaunā darbā, jūs esat priecīgs, ka jūs esat nomainījis, ja, vai nu šeit tiešām arī jauna iepazīšanās, ja, kad jūs esat laimīgs, priecīgs, redziet šeit, tās sajūtas, ziniet, ka tie taurinīši mums dejo vēdrā, ja, un tas nav tikai no iemīlēšanās, tas ir vispār kaut kādā visādās jomās, varbūt, kad mēs priecājamies, tad mums tā kņudoņa iekšā ir. Tā kā taurinīši novembrī daudz jums būs vēzīši, mīļie. Jauni kaut kādi, jaunas emocijas, jauni iespaidi, ja. Kaut kādi patīkami momenti, patīkami pārsteigumi. Iespējams, jūsu partneris jūs grib iepriecināt vīrs, kad mīļotais cilvēks, ja viņš izdara kaut ko tādu, kad jūs uz viņu skatāties pilnīgi ar jaunām acīm, tā kā iemīlaties viņā no jauna. Tā arī mēdz būt.
Tā otrā kārts mums ir monētu karalis. Monētu karalis tā ir ļoti laba finansiālā kārta. Ziniet, Vēži, nu finansēs tiešām šeit izskatās, ka par finansēm vispār nav jēga šeit Vēžiem uztraukties. Jā, ļoti labas finansiālās kārtas, kas rāda, ka finansiāli jūs ļoti labi spēsiet pārvaldīt savas finanses, ja? Gan plānosiet, gan savus ienākumus, gan arī savus izdevumus. Ja? Tā kā tāds ļoti labs finansiāli stabils mēnesis ir. Un kad jūs esat, ziniet, tāds varens un jūs varat atļauties daudz, jā, jūs varat atļauties varbūt beidzot izdarīt to, ko jūs sen jau gribējāt. Vai nu tur iegādāties kaut ko nopirkt, jā, vai nu pat uzdāvināt varbūt kādam. Varbūt tas, kad jūs kādam uzdāvināsiet, jūs kādu tā iepriecināsiet, ka jūs pats jutīsieties laimīgs tāds, ka jūs varat kādu, vismaz man tā ir. Ja es varu kādam cilvēkam palīdzēt, tad tas man sagādā ļoti lielu prieku un patīkams emocijas. Tā kā šeit tāda finansiāli stabila kārtas, vai nu arī jūsu dzīvē novembrī var būt kāds cilvēks, ar kuru, teiksim, kad saistība kaut kas ar finansēm. Vai nu tas ir grāmatvedis, ja, kad jūs tur ejat un jums ir jāizlem par kaut kādām finansēm, kaut kādu finansu plānošanu, ja, kad varbūt tur kaut kādas gada atskaites, jo jūs sākat finansiālās taisīt, ja, jo drīz tuvojas gada noslēgums, ja. Vai nu jums tur ir privātais biznes, jums tur arī grāmatvedi jāsatiekās, tur jāplāno ir, teiksim, tie finansiālie kaut kādas tur tās visas grāmatvedības lietas kaut kādas ir jākārto, jā. Tas arī tādā variantā jums var izspēlēties. Bet nu šeit tāds kaut kas saistīts ar finansēm, vai arī, ziniet, šeit vēl viens varētu būt, kad varbūt jūs gribat kaut ko iegādāties un jums ir jādodās uz banku, varbūt kaut kādam aizņēmumam pakaļ, jūs gribat kādu kredītu nokārtot, ja, tā kā ejat uz pārunām varbūt, ja, vai nu jums tur kaut ko pērkat, ja, un jums tur ir vajadzīgs apstiprinājums, ja, tur kaut kādas bankas izdrukas un jūs ejat uz banku vai tur kaut kādas bankas darbības tur ir, ja. Bet nu tāds mēnesis, kas saistīts ar finansēm, bet nevis tad, kad viņas jums aiziet, ja, bet tad, kad jums viņas nāk, ja, kad jums tādu finansiālu stabilitāti tas nodrošina. Tā kā tādu izdevumu šeit jums nekādu lielu novembra mēnesī nav gaidām, ja. Nu, ko, mīļie vēzīši, nu ļoti jauks arī izlikums jums ir, jā, tā kā novēlu jums arī, lai novembris jums atnes tagad pusotra gada cikls iesāksies un kas dos toni visiem 18 nākamajiem gadiem. Tā kā, lai jums tiešām tas jaunais cikls iesākās tā ļoti labi, nu vismaz finansiāli un arī veselības ziņā tas viss tās monētas arī norāda uz tādu stabilu veselību jums. Tā kā, lai jums ir tiešām tāds pozitīvu emociju piepildīts mēnesis un lai tikai tādi patīkami jaunumi jums nāk. Un ja nu tur ir kāds kašķīts ar kādu bērnu, ja, nu tad atcerieties sevi, ka jūs arī bijāt bērni. Ziniet, man patīk tāds izteiciens, ja atceries sevi jaunībā, iedzer baldiņāņu un neskaties televizoru. Ja, nu labi, ne televizoru, bet kaut ko dariet. Varbūt to, kas jums vislabāk patīk, ja, bet kādu baldiņānīti paķeriet, ja jūs tur bērni kaut kur višķiņ nokaitina dažreiz, ja. Tā, mīļie vēži, nu ko, novēlu jums labu, patīkamu emociju piepildīt novembrī, ja, lai viss jums ir stabili, jauki. Un ko, nu tiekamies drīz atkal kaut kādā kārtējā izlikumā. Un paldies, ka skatījāties!